veidojusies 2013. gadā. Pirmo gadu Saeima vispār nedarbojas. Tikai bija zvans no vēstniecības un teica, jūs esat Mārija? Es teicu, Mārija. Jūs esat teātra vadītāji? Nezinu, laikā. Un kā sauc jūsu teātri, man jautā, un es saprotu, ka mums nav ne nosaukuma, ne teātra, ne repertuāra, vispār nekā nav. Un tad es ieraudzīju, laikam, avīzes maliņās Saeima vārdu, ja, un automātiski es atbildēju Saeima. Un tad es vēl piebildu, mums nav bijis ne mēģinājums, nekas. Un tad apmēram pēc gada mēs tikai sākam tā īsti darboties. 2015. gadā bija pirmā izrāde. Praktiski mēs skatījāmies skečus ar humoru, jo mēs nejūtamies vēl tik stipri, lai nospēlētu ļoti kaut ko filozofisku, kādu drāmu vai traģēdiju. Nu, mēs balstāmies uz humoru, mūsu devīze arī ir visa plaša pasaulīte, apakš platas cepurītes. Humoram ir jābūt baltam un jānāk no sirds. Un tas arī attēlots mūsu logo. Lielākais sasniegums bija izrāde angļu valodā uz angļu teātra skatuves, angļu publikai. Un jāsaka, tas bija liels pārsteigums, ka viņi smējās tur, ko mēs vispār negaidījām. Viņi smējās visur. Un tas piešķīra mums lielu entuziasmu. Galvenais vēl būtu, lai mēs neizjūkam un darbojamies. Ir iecerēts kādreiz pamēģināt šausmu filmu. Bet patreiz tas ir tikai runu līmenī, kārtējā runu līmenī. Pamats sastāvs ir Alise, kundze jau Zolīda, Gita, uz kuru es vienmēr varu paļauties. Viņa ir ļoti enerģiska un vienmēr, ja viņa pateica, ka viņa izdarīs. Un tad ir Armīns, kurš vienmēr ieskrien un vienmēr izdara. Bet, teiksim, 100% paļauties ir ļoti grūti, viņš ir ļoti aizņemts cilvēks, ja? Bet viņš ir ar mums. Nu, un tad mainās pārējie aktieri. Tagad ir pienākuši jauni 3 aktieri. Nu, cerēsim, ka viņiem pietiks spēks strādāt un tekstu iemācīt. Kā mēs priecājamies redzēt tik daudz pazīstamu seju un ceru, ka iepazīsimies ar visiem nepazīstamajiem. Teātra studijai Saeima 10 gadu jubileja. Vēl nedaudz pacieties. Tik drusci. Es gaidīšu, es tevi gaidīšu, manu čirču, manu mīļo čirču, es gaidīšu. Tad vai zini, ka neviena būtne nekad nav spējusi aizēlot tavu gāju manā sirdī? Tu saki. Tikai tu esi mana Beatriče. Tu saki. Tikai tavas astes maigi pieskāja. Ko tu saki? Tavas fantāzijas. Tas ir mana Beatriče. Tikai tu spēji mani padarīt. Cik reizidžuru kā Otello. Bet reizēm nāksies atzīties, ka tevis dēļ esmu kļuvis arī par Don Juanu. Ho! Ho! 3, 4.
šaibītāji sāmiem, izlēties nāca šaibītāji sāmiem, izlēties rai, 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 nācu veisi, nācu dzerti, nācu saimi, šubrināti, nācu veisi, nācu dzerti, nācu saimi, šubrināti, rai, 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 lai dzīvos veids, lai dzīvos veids, lai dzīvos veids, lai dzīvos veids. Dārgā saima! Sveicienu no Purtonas Stropa jums šajā apaļajā jubilejā, lai radošs gars jums arī turpmākajos gados. Un šeit būs garam, veselībai, un ar gan radošam garam, gan arī ģiprai veselībai, gan, visam kam. Vai, dieniņās, tu jau tikai Daudz laika. Lielu prieku un lepnumu Daugavas Vanagu fonda vārdā sveicu visus talantīgos aktierus un to uzticamos komandas biedrus, kuri snieguši ieguldījumu teātra sasniegumu 10 gadē. Teātra studijai Saima 10 gadu jubilejā jauniem radošiem meklējumiem no Londonas teātra Terpes un no Birmingemas mazā teātra vārdā. Un šeit ir īpašs sveiciens no Igmārs Čaklais, Birmingemas mazā teātra, kurš ir arī grāmatas sastādītājs. Mums būs šeit tāda forša dāvaniņa radošajiem meklējumiem, lai joprojām vēl viss notiek un darbojas. Tā kā gribam jūs ar to sveikt. Dodam puķes un puķes. Man gribās īsti teikt Māras ķimeles vārdiem, jo viņi pateica tādus spēcīgus vārdus, lai tā, ka nevar nedarīt. Sveicienus gribas pa jūrām sūtīt, mūs puses ļaudīm, kas svešumā mīt. Okeāns kalni un daba tur sveša, esam ar viņiem domās ik brīd. Šodien arī mēs, Mansfildes teātra trupa Klēts, esam ieradušies sveikt 10. jubilejā, jeb dzimšanas dienā Peterboro teātra studiju Saime. Bet es vēlu noturēt dziļumu gan ikdienā, gan svētkos, un lai vienmēr ir tas viens cilvēks, kam ir sirds kā saule, kas mūs visus satur kopā. Paldies Maritei, paldies jums visi radošie kariņi, veiksmi! Dabūju vizīti pie daktera. Neuzminēji. Tagad tev varbūt tās gāzes ir pārstājušas mocīt, kas tev tik ilgi mocīt. Burkšķi. Dievs, ar to jau sen viss kārtībā. Un šī gadījumā tas man galīgi nederētu. Nē. Paga, bet ko tu tik laimīga izskaties? Tik laimīga, pilnīgi jaunāka pat izskaties. Pilnīgi riebjas jau. Jaunāka pat pa mani jau izskaties. Es arī jūtos laimīga un tāpēc izskatos skaista. Manā gadījumā šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Kas ar tev pa gadījumu tāds, ko? Sēdi nost. Sēdi, pastāsti man. Es arī tā gribu labi izskatīt. Tev nav iekšā. Man nav iekšā. Man viss ir iekšā. Man ir viss iekšā.
Nu. Es uzrakstīju iepazīšanās sludinājumam. Un tagad man būs pirmais randiņš. Romantisks vakars. Es tik par to pasapņošu. Lai jaucam. Es jau arī. Man līdzi ir aitiņa. Mana aitiņa. Un man ļoti patīk, ka aitiņa ir kastē, jo naktīs tās ir viņas mājas, vai ne? Kos es tur iedošu mietiņu un striķīti, lai to aitiņu vari piesiet. Piesiet? Ārprāts, nu kur tik elīga doma? Piesiet kādu. Bet tu nesaproti, viņa taču aizies projām un apmaldīsies. Nē, uz manas planētas nekur tālu nevar aiziet. Taisnējot uz priekšu, nekur tālu nevar aiziet? Nē, taisnējot uz priekšu, nekur tālu nevar aiziet. Jo pirms 10 gadiem arī mēs iesākām mūsu darbību. Tieši ar šo puķīti pa dambi. Tas nozīmē, ka vienmēr viss turpinās, vai ne? Tādēļ novēlam arī jums, lai jums vienmēr viss turpinās. Ir klusāki brīži, ir skaļāki brīži, bet viņi turpinās. Tā kā mēs novēlam jums vienmēr radošas domas, radošu soli, jo mēs zinām, jūs to varat. Tā kā mēs visi novēlam jums daudz laimes jubilejā! Nav bici. Milzīgu paldies mēs gribam teikt Harvest Bakery ceptuvei, kura pieder latviešiem šeit Pīterboro. Vienmēr, kā mēs saucam pēc palīdzības, viņi ar no sirds un prieka atbalsta mūs, kā jau ar šiem skaistajiem kliņģeriem un, protams, maizīti, ko visi nobaudījām pie zupiņas. Tā kā cienāsimies ar ceptuves kliņģeri, lai visiem labi garšo. Kādi! Sievietei nav vecuma. Ir tikai pirmā jaunība, otrā jaunība un mūžīgā jaunība. Un gadus tu nevajag. Es gribu tas nelabais,
Ieties, dienā vēlā, es esmu tāds kā Elēs Gais.